Nu, šobrīd tā kā ir sajūta, ka vesels bars ar čaļiem, mēs te lēkājam tā kā uz tādas 5 kapeikas laukumu, apmēram izmēra laukumu, jā, un paniski baidamies no viņa nokāpt nost, un tas ir tas budžets, kas ir. Ja? Lai gan tur apkārt plešās okeāns, ja? Bet viņš ir augsts, tumšs, dziļš, nepazīstams, ja? un notiek tā lēkāšana uz 5 kapeikas. Ja? Lai gan faktiski ir zināms, ka Latvijā ekonomika ne tuvu nav sakārtot. Ja? Bet vispār nav šaubas par to. Ja mēs iebrienam iekšā katrā atsevišķā nozarē, ja, tad tur droši vien mēs varētu atrast tādus jaukumus, par kuriem varbūt lielākā daļa no klātes. Bet mums ir ēna ekonomikas apkarošanas plāns garš ar rentām lapusēm, visi sociāli partneri un reformu partneri un visi partneri strādājuši. Vai tas ir kaut kur akceptēts? Ne, viņš ir akceptēts. Jābūt ieviestam. Jautājums, vai viņš ir pietiekams vai nē, tas ir tas jautājums. Viens cipars. Mēs aprēķinājām savu nozari 9. gadu. Viss kārtībā, paņēmām Lursofta datus, gada pārskatus, salikām pa plauktiņiem un nonācām pie tā, ka 2009. gadā auto nozarē, tas, kas ir NACE 45. kods, tikai algu nodokļos ir neieņemti apmēram 100 miljoni. Nu, koridors starp 70 un 100. Tas tikai algu nodokļos. Mēs nerunājam par kaut kādām aizdomīgas izcelsmes rezerves daļu apritēm, par nedeklarētiem ienākumiem. Ja? Tas mēs paņemam tikai to, kas ir nodeklarēts. Ja? Tad, par ko mēs runājam? Mēs tur uzliekam tādu kaut kādus 15 miljonus, kuri pirms brīža vēl bija, ja nemaldos, 5 vai 6 miljoni, kas vēl lielāku ņirgāšanās šķita, tad viņi vispār tur nevajadzēja likt. Ja? Tas plāns, protams, ir pieņemts, un tur arī piedalījušies sociālajie partneri. Es tajās darba grupās neesmu bijis, bet es vienkārši pieņemu tāds, kāds viņš ir sagatavots, uzklausot biznesa pusi arī. Un tas skaidrs, ka jārealizē nākamgad. Viņš tiek realizēts? Viņš ir jārealizē nākamgad līdz vidum. Jūs esat pamanījis, ka pēc plāna tur ir šī gada termiņi, kas jau ir pagājuši? Balto uzņēmumu saraksts. Es neesmu dzirdējis, ka viņš kaut kur būtu nopubliskots. Es runāju kopumā par šo plānu. Es runāju konkrēti. Un attiecībā par šiem Bet jūs zināt, ka viņš netiek pildīts šobrīd? To es nevaru apgalvot, vai tas ir. Es varu apgalvot, ka netiek pildīts, un mēs esam ļoti nobežījušies. Mums jau vien brīdi likās, ka viņš ir kaut kur aizmirsts un pazudis sakarā ar jauno valdību, bet ēnu ekonomika ir ārkārtīgi būtiska sastāvdaļa, un visi punkti līdz pat nulles deklarācijai ir ļoti būtiski, un es pilnībā pievienojos jums par to, ka ēnu ekonomikā ir ļoti daudz līdzekļu ietverti